Kā sākās vispār tās mans motosporta gaitas. Un draugs atbrauc ar to mopēdu, un mēs tur peldējamies. Draugs braukāja tur, es viņam saku, iedod man arī pamēģināt, kā tur ir ar to mopēdu, kur tu braukā. Šis iedeva man pamēģināt, es tur uz vienu galu aizbraucu, uz otru galu, braucu apakaļ, un tai pludmales līkumu gribēja tā ātri forši izbraukt un iebrauc tieši dīķi. Nopirku mopēdu, un tad sākām ezerē, tur bijām kādi 3-4 čaļi, kas braukāja mopēdu 11. klasē, aizbrauc ar 2 autobusiem uz braucēniem no ezeras. Iedeva man braucēnu motoklubā motociklu, tādu jaudīgu, lai aizbrauc uz trasu, parāda, vari pabraukt, nevari pabraukt, ko tu vispār vari. Tad es tur pa to trasu centos, kā varēju, tad bija biezs sniegs līdz puscelim, tad Aldis Kalniņš un vecākie tad tur teica, labi, tur mēs tevi redzējām, viss ok, varbūt paņemsim. Bet viņi jau pēc tam smējās. Viņi teica, šito trako jāņem uzreiz. Bija Latvijas izlases treniņu nometne. Latvijas izlase, protams, man neņēma līdzi, bet Aldis, paldies viņām, kad paņēma man līdzi. Aldis Kalniņš iedeva man savu 500-nieku. Un sākām Latvijas izlases treniņu nometnē cītīgi trenēties. Tā tas iesākās. Un tad sākās sacensības, sezona sākās. Bauskā bija Latvijas čempionāts jauniešiem. Kā gadījās, kā ne, man tad izdevās novinnēt to otro etapu un līdz ar to kļuvu par Latvijas čempionu jauniešos. LPSRS čempionātā motokasā 80. gadā Bauskā bija Latvijas čempionāta pirmā vieta 125 jauniešiem. 82. gadā mēs aizgājām dienēt armijā. 83. gadā Maskavas čempions arī ieguva 250, un 84. gadā bija arī Maskavas čempions 250 un 500 kubikcentimetru klasē. Tad līdz no CSK rudenī mani uzaicināja ar CSK vārdu, kā teikt, uz PSRS izlasi. Tad sākām braukt ar PSRS izlasi uz sociālo valstu kausu, uz Poliju, uz Rumāniju, uz Bulgāriju, uz Vācijas Demokrātisko republiku, Čehoslovākiju. 85. braucām kaut kādu 3. vietu, laikam tur dabūju. Un tad pēc tam sākām braukt uz pasaules čempionātu, bet tas jau bija 86. 87. Tad pasaules čempionātā bija, ko es esmu sasniedzis. Sasnieguši esam braukuši pa 5. vietu, pa 7. vietu. 87. gadā vēl bija kas? Vēl bija PSRS čempionāts. Notikās gan Apē, gan Bauskā. Teiksim, 500 kubikcentimetru klasē. Man arī izdevās viņu novinnēt. Nebija viegli, bet PSRS čempions ir PSRS čempions. Šeit ir pasaules čempionāts Dalečinā 1987. gadā. Mans numurs bija 86, un man bija pirmais laiks starptautiskā klases sportmeistars un sportmeistars. Šitas ir starptautiskais. 85. gadā piešķīra man kā starptautisko sportmeistaru. Sportmeistars bija 81. gadā, 9. novembrī. Mums ir Latvijas Motosporta federācijai 100 gadi. Man kā bijušajam Latvijas Motosporta federācijas prezidentam no 97. gada līdz 2000. gadam arī atcerējās un uzdāvināja šo balviņu par ievērojumu atbalstu un uzticību, kas ir veicinājis mūsu sasniegumus un stiprinājis motosporta attīstību. Šos te albumus ir sakrājis mans onkulis, 95-gadīgs. Šos albumus, kā teikt, uzdāvināja. Teica, lai glabā līdz mūža galam. Tā arī darīsim. Treneris Aldis Kalniņš, kurš bija mans pirmais treneris, un paldies viņam. Reku man visādas pasas, ko es braucu. It sevišķi patī smukākā ir Latvijas Republikas ārzemju pasa, ja kāds tādi ir redzējis vispār. Tas ir kad braucām pirmo pasaules nāciju kausu Austrālija 92. gadā, tad mēs šitādas pasas dabūjām no Londonas, jau federācijas prezidents Kleinbergs. Tur bija sakari, viņš dabūja mums ārzemju pasi, vārds uzvārds, kas glabājās Londonā visu okupācijas laiku. Un tad mēs, kā Latvijas komanda, braucām jau kā īsti latvieši ar Latvijas pasēm. Un ieguvām 11. vietu, kas netika pārspēta vēl kādus gadus 20. Un tad 93. laikam mēģināju beigt braukt, bet pēc 2 gadu atkal atsāk braukt. Un pēc tam 97. gadā saldot pēdējais Latvijas čempionāts bija man, kur es arī savu finišēju, var teikt, Latvijas čempionātu vienu iebraucienu
novinnēju. Smuku bildi vēl fotogrāfs noķēra man tur tādu plakanisku, jo toreiz tā nelecis plakaniski. Tā man vēl tagad ir saglabāta. Otro iebraucienu, diemžēl, norāvās, nolūza priekšējai stūrē skrūve, tāda specifiska skrūve, kuras nav vienkārši skrūve, bet iekausēt alumīnijā un visu to beidzās. Tādu skrūvi mēs uz trases nevarējām atrast nevienam. Un varbūt tas bija dievpirks, ka otros iebraucienu nevajag braukt. Un tā viss veiksmīgi arī karjera beidzās. 97. gadā tepat Saldū, Bērzu trasē.